Tieši kokrūpniecība ir tā, kas nodrošina galveno pievienotās vērtības iegūšanu no kokmateriāliem, proti rada iespēju ar vienu koksnes kubikmetru nopelnīt pēc iespējas vairāk naudas. Ja augošam kokam un nocirstam baļķim ir viena cena, tad pārstrādātam koksnes materiālam jau pavisam cita. Kokmateriāls tiek pārstrādāts, ražojot daudzveidīgus un augstvērtīgus koksnes produktus, no kurināmā līdz būvmateriāliem, mēbelēm un gatavām mājām. Produktu attīstītāji meklē arvien jaunas tehnoloģijas, kas ļauj iegūt labākas koksnes īpašības. Turklāt attiecīgi apstrādājot, koksnes izstrādājumu dzīves ilgumu var palielināt pat 10 reižu. Atsevišķa apakšnozare ir produkcijas loģistika. Mūsdienās saražotie produkti netiek uzkrāti noliktavās. Rūpnieki ražo produkciju konkrētam gala patērētājam, piegādājot preci precīzā laikā un vietā. Tas ir izaicinājums gan transporta, gan jaunāko informācijas tehnoloģiju speciālistiem. Loģistikas speciālisti, izmantojot GPS sistēmu un jaunākās informācijas tehnoloģijas, kontrolē koksnes pārvadājumus, veicot optimālu plānošanu, lai pēc iespējas efektīvāk izmantotu transporta resursus. Modernos kokrūpniecības gala produktus nav iespējams saražot strādājot vien ar zāģi un ēbeli. Mūsdienās kokapstrādē izmanto automatizētos darbgaldus un procesus ar precizitāti līdz milimetriem kontrolē ar datorprogrammu palīdzību. Tālāk cilvēkiem, kas strādā ar koksni, nepieciešamas vispusīgas zināšanas. Jāpārzina nevien koksnes īpašības, bet labi jāorientējas arī, piemēram, informācijas tehnoloģijās un ekonomiskajos procesos.